Tas interesējas par to, kā Henrijs ieguvis savus ievainojumus. Rihards saņem pārmetumus no kolēģa par neprofesionālu rīcību. Restorāna Toskāna īpašniece Ērika risina konflikta situāciju ar šefpavāru Žoržu. Plastikas ķirurgs Einārs ielaižas attiecībās ar savu pacienti. Madara dodas uz slepenu tikšanos restorānā. Artis saņem vilinošu piedāvājumu. Žanna atklāja dēlam noslēpumu par savu pagātni. Es cerēju tev pamodināt. Višķi nokavēji. Neraža. Galvenais jau ir labi nodomi, vai ne? Knābā, mana vistiņa knābā. Saldie zirnīši. Nogaršo. Pats gatavoju. Viss ir augstākā labuma. Mīļais? Jā. Es vakar biju Ērikas restorānā. Jā, un es runāju ar Bruno. Nu un? Un? Kāpēc tu man melo? Puķīte, nekļūst par puķīti. Kas tev liek domāt, ka es tev varētu melot? Rihard, tu man teici, ka tas cilvēks, kas sašāva Henriju, bija traks un nesaprata, ko dara. Bet tu pats tā nemaz nedomā. Kāpēc tev tā liekas? Kāpēc? Jo tu pats pateici Bruno, ka vajadzēja tam cilvēkam vispirms šaut kājā, lai varētu viņu izprašņāt. Jā, nevis otrādi. Bruno reizēm nesaprot joks. Kāds joks. Nē, būtu jau jauki, ja tas cilvēks būtu dzīves, varētu viņam uzdot pāris jautājumus, bet tā kā Bruno viņu novāc, tad nekas nesanāca. Galu galā policiju taču mēs nevarējām saut. Tad Bruno būtu cietumā. Nē? Ko vēl Bruno tev pastāstīja? Kāpēc tas tik svarīgi? Nu, tu pats sāk par to runāt. Labi, neuztraucies. Ienāca Ērika un mūs iztraucēja. Ērika. Ērika prot iedzelt. Labi, tagad sāc nu knābāt. Nevis uztraucies par lietām, kas nav aktuāls. Puķīte? Es iedzeršu kafiju. Man tiešām ēst negribas. Paldies. Labi? Kas tad tev? Pierāva klāt. Nu, beidz, tu taču slāns ar to, ka tev nekad nekas nepietiek. Šodien tā kā trako māja. Lotte aizbrauc uz veikalu. Kafejnīcā kā pirms svētkiem viesnam. Iemītniekiem ar visādi jautājumi. Es skatos, ka tu izmanto mirkli, kamēr Oma nav klāt. Oma jau arī burkšķi. Kas tur vainas, ja kūciņām forma kā sievietes krūtis? Opī, tu esi erotomāns. Jā, man patīk dēļais dzimums un nekad neesmu to slēpis. Kungs, atkal. Piesēd, apsēdies, apsēdies. Bet kundas. Es aiziešu, apsēdies, atvelc elpu, izpūt gaisu. Jā? Viss būs kārtībā. Labrīt. Labrīt. Man vajadzētu maizītes. Jūs varētu pasaukt Klaudiju vai Šarlotu, lūdzu? Es būšu viņa vietā šorīt. Jūs te strādājat? Nē, es izpalīdzu, kamēr Oma ar Opa ir aizņemti. Kam? Ko jūs vēlaties? Jā, man vajadzētu 3 gardumiņus, 3 peciņas, 2 mākonīšus un 2 kraukšķīšus. Tā, kastītē, tūtiņā? Kastītē. Tā, labi. Kastītē. Tātad 3 gardumiņi. Peciņas, jā? Tās ir peciņas. Šitās? Jā. Tiešām izskatās pēc peciņām. Jā, jūs vispār varētu pasteikties ar to palīdzēšanu. Jā, es steidzos. Labi. Tā. Un tad bija mums
Mākonīši. What the fuck? Kāpēc man šitien bija jāvalkās? Man ir jābūt darbā. Un ja mučiņi man piekasīsies, ka es kavēju, es teikšu, ka pie vainas esi tu. Tev, pušīt, te bija jābūt pirms stundas. Nu, ko es? Tu man pieznies, fiks ielic dušā un jau brauc šurp ātri. Atkal es kodas, jā? Nu, nav brīnums grūti piecelties no gultas, vai ne? Nu, moš pa lietu? Kāpēc tu satikies ar Madaru? Paga, viņa man pati zvanīja, ja? Es no sākuma domāju, ka viņi grib noskaidrot tur lietas pa opa, pa beigas satraukusies, bet izrādās, ka šī gribēja izprašņāt pa ģimenes biznesu. Nu, ko tu viņai teici? Neko? Tāpēc, ka muturīt pārtrauc sarunu. Paga, tu man varbūt pa priekšu varēji paskaidrot, ka Madara neko nezina, ja? Kas viņai neinteresē, ko jūs darat, vai jūs vienkārši par tām lietām nerunājat? Kā, viņa tak redzēja, kā opa sašāva, viņai neinteresē, kā tas notika? Jums ideālās attiecības neko nerunājam, ja? Piebremzē, ja? Tā, nu, te būs pilns komplekss. Es prasīju mākonīšus, nevis saulītes. Nu, ja ir slīdz garstāvoklis, es varu piedāvāt saulītes. Jūs ilgi ņemsieties, man varbūt tās maizītes pašai ielikt? Labi, sapratu. Mākonīši, ja? Jā. Labi, mākonīši. Tā. Šitie mākonīši. Ja? Šitos mēs arī ieliksim. Jā, viens. Tā. Nē, nu, ja jūs nevarat izņemt naudu, es varu to izdarīt jūsu vietā. Es varu. Ja? Tā. Tas. Tā, tuīt. Un 5. Paldies. Labi, lai veicās. Nāciet vēl. Gaidīšu. Atā. Kas tev lūdzu komentēt manas attiecības ar Madaru? Nu, sorry, bet agrāk vai vēlāk tev kaut kas būs jāizstāsta. Nu, to es izdarīšu pats. Jā, bet tu man varēji laicīgi paziņot, un es vienkārši nebūtu ar viņu saticies. Labi. Kas ir jauns par uzbrucēju? Nekas. Viņam kabatā bija tikai cīgas un šķiltavas. Es aiznesu viņa bildi. Mūsu cilvēkiem šī arī teica, ka neko nezina. Nu, ko daram tālāk? Neko. Ko neko? Lai Henrijs tiek uz pekām un kārto savas lietas. Pagaid, bet Opaps man teica, ka tu ar to tagad nodarbosies. Nē, es nekad nejaucos viņu biznesā, un tev neiesaku. Paklausies, Opaps jau paliek galīgi vecs. Kādam tas bizness būs jāpārņem? Man liekas, ka tagad ir īstais brīdis. Ne? Jā, tieši tā. Varbūt padomā kādreiz par kādu augstskolas pabeigšanu, un pēc tam domā par Opi biznesa pārņemšanu. Paklau ir daudzi cilvēki, kas ir nopelnījuši miljonus arī bez izglītības. Ko tu uzreiz grūzīji par to augstskolu? Pareizi, tas ir arguments. Nemācies, Bruno. Viss kārtībā. Vēl man jāskan uz darbu. Čau. Ai, labrīt. Labrīt, man. Cikos mēs izbraucam? Negribas, lai tas ievalks līdz pēcpusdienai. Es tomēr izlēmu, ka palikšu. Nē, Nārti. Nu, nevar būt, ka tu taisies strādāt pie Riharda. Pēc visa tā, ko es tev vakar izstāstīju, kas tu tiešām nesaproti. Cik viņam toreiz bija gadu? Nu, 20. Nu, kāds tur brīnums, ka 20 gados ziņa par bērnu šokē. Nu, Mārti. Tā, saliec lūdzu maizītes plauktos Omeru veikalā no Opsens pats netiek galā. Pagaidi, un ko tu darīsi? Es braukšu parakstīt darba līgumu. Nē, Arti, lūdzu, nedari to. Mammu, es netaisos laist Arti, garām savu Dēliņ. iespēju. Tas ir darbs, par kuru es esmu sapņojis. Laba klīnika, laba alga. Nē, Dēliņ, lūdzu. Viss, beidz. Beidzās. Arti. Labi, čau. Labrīt. Labrīt. Mēs nākam uz konsultāciju pie doktora Mužnieka. Viņš ir brīvs? Jā, viņš ir savā kabinetā. Jūs zināt, kur tas ir? Protams. Iesim tecīt. Normāli. Vienā dūdeņu ogļu palātā viņš var atvest jaunu. Un tev aplausiens par honorāru. Ai! Baigi smieklīgi. Labi. Kas tad, nu?
Neko Ārtis aizgāja parakstīt darba līgumu ar Rihardu. Man neizdevās viņu atrunāt. Nu, un kas, lai puikiņš pastrādā? Ko tu runā? Tu Rihards taču izpostīja manu dzīvi, kas tu esi aizmirsis. Es neko neesmu aizmirsis. Jā, nu ko tu runā muļķības? Paklausies, mīļā sirds. Ja tu joprojām jūti niknumu pret Rihardu, tas nozīmē, ka viņš tev nav vienaldzīgs. Un tas nu nepavisam nav labi. Atzīst, ka tev bija pietiekami laimīga laulības dzīve ar vīru, kur tu tikko abērēji. Jā, pietiekami laimīgi. To tu labi pateici. Vai tad nebija? Bet, papa, tu ļoti labi zini, kāda man dzīve varēja būt. Kas es tagad esmu? Kas? Stjuarte. Lidinos debesīs skaisti. Un tad tu domā, ka niknums tev tagad palīdzēs, ja? Nu, bet, papu, nu kā tu nesaproti? Ja Ārtis tur strādās, tad viņi katru dienu satiksies, sarunāsies, un es atkal būšu tā liekā, tā pamastā. Paklausies. Nē. Es to nedrīkst pieļaut. Žanna! Jā. Nu, pati operācija maksā 1000 eiro, plus vēl operācijas materiāli, 1500. Jā. Nu, jā, tādas ir cenas. Labi, tad jūs padomājat, un mēs gaidīsim jūsu zvanu. Jā, labi. Jā, visu labu. Sveiki. Sveiki. Atnācāt pabeigt sarunu? Nē, es pie jūsu tēva parakstīt līgumu. Jā? Jā, viņš novērtēja manas spējas un piedāvāja darbu šeit. Oho! Nu jā, es domāju, ka jūs pie manis nākat. Dakteris Mužnieks savā kabinetā? Jā. Jā? Jā. Bet pie viņa tikko klienta aizgāja. Viņš būs aizņemts. Varbūt es tikmēr varu parādīt telpas? Jā, ok. Jā? Jā. Labi. Un tad sekojiet man. Labi, sekošu. Sveicināt, doktor. Labdien! Valentīns Jakobsons. Mēs jau personīgi neesam pazīstami. Dakteris Mužnieks. Ļoti patīkami. Un tā ir Dace. Sēdieties, lūdzu. Dacīte. Stāstiet, kā es varu palīdzēt. Redziet, doktor, nu, Dacīte, šis tas neapmierina viņas izskatā. Konkrēti? Konkrēti, nu, mazliet lūpas, mazliet deguns. Tā. Nu, viņa pati stāstīs visu, vai ne? Stāstiet, droši. Stāsti doktorim visu, jā? Dakteris, es tikmēr iziešu mazliet, jā? Padzeršu ūdeni. Nu, pārsēdieties, varbūt, lai es jūs labāk varu apskatīt. Sāksim ar deguntiņu vai ar... No. Man ir līdz fotogrāfija. Jā? Lieliski, tā mēs ātri tiksim skaidrībā. Lūdzu. Jūs nemaz neesat līdzīgas. Nu, tur jau tā lieta, bet es gribētu tāda būt. Čau. Priekš manis kaut kas ir? Tā zvanīja šī paciente. Ko viņa gribēja? Nu, piezvanu un pajautā. Labi, ja tev aizmirstās pajautāt. Skaties, ka rasna nepaliec. Tu zini, manam tētim rasnās nepatīk. Es zinu, jā, bet man ir labi gēni, man tas nedraud. Tā liekas, jā. Jā, un starp citu, tas nav man. Tas ir jaunajam anesteziologam. Mēs ar kolēģiem izlēmām nosvinēt. Kāpēc es par to neko nezinu? Varbūt tu esi attālinājusies no kolektīva. Tu zini, ko? Ja kāda no tavām māsiņām sanitārītēm ir nolēmusi ar tiem piecirst, tad, lai nesapņo skaidrs, jo tu viņu gribi sev, tā nav tava darīšana. Vienkārši pasaki, ka ja viņas pie viņa līdīs, atrausies skaidrs. Džeina, man tevi jābēdina, bet tu neesi mana priekšniece. Jā. Tu esi tikai administratore, un tu esi šeit tikai tādēļ, ka tu esi Riharda meita. Un tu? Tev jau ir ļoti tāds svarīgs amats, ne? Nu, es esmu operāciju māsa. Tas ir nedaudz svarīgāk nekā vienkārši sēdēt un atbildēt uz zvaniem. Atā! Es neesmu Džeina.
Kas notiek? Es atvainojos, es meklēju draudzeni meiteni, tādiem gariem brūniem matiem, lielām krūtīm. Ja tāda te būtu ienākusi, viņa jau būtu man blakus. Jā, nu. Vakar operēju, nevar atcerēties, kurā palātā. Administrātorai pajautāju. Jūs veseļojaties. Sveiki. Ko jūs te darāt? Atpūšos. Šīs ir personāla telpas. Klienti te nedrīkst atrasties. Lūdzu. Es tūlīt izdzeršu kafiju un tad es eju projām. Sarunāt? Ok? Pagaidiet. Ko? Jums taču nav dvīņu brāļa. Jūs esat tas pats cilvēks, kas man pārdeva šīs maizītes, vai ne? Tieši tā. Tieši tā. Es uzminēšu, kādēļ jūs esat klīnikā. Gribat? Jūs vēlaties tauku atsūkšanu. Nopietni, jā? Tas labs pakalpojums. Tad ir tāda nepieciešamība. Labi, es kļūdījos. Es atvainojos. Jā? Varbūt kā citu variantu ir? Lai padarītu lūpas biezākas, mēs izdarīsim pāris griezienus. Vienu šeit un otru pretējā pusē. Tad virslūpa pacelsies nedaudz uz augšu. Tas ir vienkārši. Bet komplicētāks process ir ar degunu, lai to padarītu smalkāku. Bet es domāju, ka mēs arī to atrisināsim. Drīkst? Jā. Nāciet iekšā. Esat tikuši skaidrībā? Galvenos vilcienos, jā. Tas ir labi. Tas ir labi, jo man ir jāsteidzas. Jā, bet vajadzēs sarunāt vēl vienu konsultāciju, lai iziet cauri procedūrai. Dakter, tas nav nepieciešams. Tā nebūs pirmā reize, kad decītei kaut ko pagriezīs. Jā? Vai ne? Jā. Tā kā labi, tad iesim. Mums jāvienojas par datumu. Jā, protams. Jā. Man operācijas dienas ir otrdienas. Vai jums derētu nākošā mēneša 7. datums, 10:00 no rīta? 10 no rīta. Tas izklausās labi, jā. Tiksiet? Man visu laiku ir brīvs. Jauki. Tad sarunāts. Paldies, doktor. Pirms iešanas prom ieiet grāmatvedībā. Avansīši jāiemaksā. Nē. Dati par pacientu. Paldies jums, doktor. Uz redzēšanos. Protams. Viss izdarīsim. Viss būs kārtībā. Uz redzēšanos, jā. Viss labi. Henrij, ak, Dievs, sveiks, ārprāts. Kad es iedomājos, kas varēja notikt. Oi, kā tu jūties? Olīpi, klausē. Tas ir tev. Jā. Erika, nu tu pārspēji pats sevi, mīļā. Paldies, tās puķis es ielikšu vāzē, ja? Tu zini, te jau tā izskatās kā kaplikšā, Pasties, kā smaržo. Man patīk tikai viena smarža un tā ir cigāri. Henrij. Kā tev te baro? Paldies, sūdīgi ar trubu. Klausies, tev tikai jāpasaka, ko tu gribi? Mēs atvedīsim no restorāna siltu. Jā? Klau, varbūt ķersimies pie lietas. Ja tu esi atnākusi, tad tev kaut ko vajag. Henrij, es atnācu tev apciemot. Paldies, jā. Tālāk? Nu, labi. Henrijs, es noraizēsies. Par ko? Par Madaru. Tu zini, viņa ir bīstama. Vispār man grūti uzminēt, kas jums savā izskatā neapmierina. Ausis? Liela? Nē. Deguns? Resns? Arī nē. Lakstiņi nav nokārušies. Ja nu vienīgi zoda līnija tāda paplūdus, bet tas no, tusēšanās. Tu izskāri. Es kaut kā neatceros, ka mēs būtu pārgājuši uz tu. Zini, kāpēc tu esi tik asa? Nu, klausos. Tāpēc, ka tu gribi mani. Ārā! Tūlīt nav smieklīgi, familiaritātes ir beigušās, tūlīt pat ejiet ārā. Kas bļauj? Čau! Ārti! Čau! Tu pieņēmi Riharda piedāvājumu? Jā. Strādās mūsu klīnikā? Jā. Tāda speciālisti kā tu, tā ir dāvana no augšas. Nu, beidz rakstīties. Ai! Es arī priecājos.
Pasaka, kāpēc? Kāpēc Dara nerunāja tieši ar Rihardu? Kāpēc viņa okšķirēja slepeni? Kāpēc viņa meklēja Bruno, ja es nebūtu tur ienākusi? No, ko tu domā, viņa te ir uzsūtīta? Paklausies, Henrij, viņa jebkuru brīdi var aizskriet uz policiju un mūs visus nodot. Erika, tu neesi vienkārši greizsirdīga. Uz ko? Mēs ar Rihardu jau gadu, kā esam šķīrušies. Nepļāpā, tu gribētu, lai Ričs atgriežas pie tevis. Tu nerunā muļķības, es raizējos par saviem bērniem. Īpaši par Bruno. Ja viņi apcietina, kaut kas ir jādara. Jā, nu tas ir arguments. Labi, es ar Tomādaru parunāšu. Henrij, paldies tev. Labi, padod man tagad mobīlo te kaut kur. Un veseļojies. Tu zini, mēs visi par tevi tā turam īkšķis. Čau. Jā. Šis cilvēks ir talantīgs, novērtē. Jā, viņi novērtē, viņi gribēja man izsviest laukā. Madara? Kāpēc? Nu, redz, nepiedarošas personas nedrīkst nākt Es iekšā. nezināju, kas viņš ir. Viņš nestādījās priekšā. Ej, paga, man jāiet pie doktora Mužnieka. Tā, prieks bija jūs satikt. Jā. Čau. Tiekamies pēc tam. Labi. Jā, ok. Čau. Viņš ir labs. Viņš ir lecīgs. Un pietiks par viņu. Tu man neesi apsveicis ar sadarināšanos. Jā, tāpēc, ka es domāju, ka es tev piestādātu daudz vairāk nekā Rihards. Stop. Pietiek. Viss. Tu esi nelabojams. Pagaidi. Jā. Jā, protams, es tūlīt ienākšu. Jā. Riharda tēvs. Tā kūka. Ko tad uzliec platāko smaidu un čop? Es neaiztiec maizītes. Tas ir jaunajiem kolēģim. Ļaunajiem? Tu esi ļaunais. Sveiki. Līgums. Jā. Tikko svaigi no grāmatvedības. Uz 10 lapām. Šitādi es neesmu turējis rokās. Varbūt tāpēc, ka pēc studijām neesat vēl strādājis. Vispār priecājieties, ka es jūs pieņemu darbā. Citā vietā no jums prasīt jau rekomendācijas. Bet varbūt jums ir jāpriecājas, ka esat atradis labu darbinieku. Nu, pie tam tādu, kurš spēj turēt mukti. Jūs taču zināt, ka par šautām brūcēm jāziņo policijai. Ja jums kaut kas nepatīk, jaunais cilvēks, jūs varat aiztaisīt durvis jebkurā laikā, no otras puses. Nē, man viss patīk. Man tikai nepatīk, ja kāds iedomājas, ka es nespēju atšķirt melus no patiesības. Īpaši izlasiet punktu par konfidencialitāti. Es tieši esmu pie tā punkta. Pagaidi man mašīnā. Labi. Labi? Stulīt nākšu. Jā, klausos. Aizdomas apstiprinājās. Henrijs ir dzīvs. Bet izskatās tā, ka varētu atdot galus. Varbūt pagaidīt. Nē? Nu, labi. Es sapratu. Es rīkošos. Jā. Atvainojiet, Henrij kungs, bet jūs tiešām nedrīkstat smēķēt. Tas jūsu situācijā patiešām ir kaitīgi veselībai. Lūdzu, labāk ēdiet kuhuku. Mužnieka kungs, es esmu svešiem. Savējiem es esmu Henrijs un bez visiem tiem kungiem, ja? Bet var taču būt izņēmumi. Henrij kungs skan ļoti sirsnīgi. Jā, man tas nepatīk. Ja? Labi, tad es jūs tā nesaukšu. Tu vispār apjēdzi, kāpēc es tev te pasaucu, ko? Nē. Mans dēls tev neuzticas. Un kāpēc jūs tā domājat? Es nedomāju, es zinu. Jūsu starpā nekā nopietna nav. Tu esi kārtējā. Tādas te ir nākušas un gājušas. Es neesmu... Nepārtrauc mani! Es gribu, lai tu saproti. Ja tu bāzīsi degunu tur, kur nevajag, tu vienkārši pazudīsi.
Jūs man tagad draudat? Jūs draudat, ka jūs varat mani arī nogalināt, vai tā? Saruna ir beigusies. Un aizrādīt par smēķēšanu tu vari sētas puikām. Viss! Atvainojiet. Apsveic! Ja. Kolēģi! Es ceru, ka novērtēsiet manu uzticību. Es centīšos, bet tagad, kad es esmu parakstījis līgumu, es varu uzzināt patiesību. Kādā veidā tā lode nonāca senībā ar mūžnieku sānā? Taču ne jau ar bijis. Tas, ka jūs esat parakstījis līgumu, tas jau nenozīmē, ka jums ir pielaide ģimenes noslēpumi. Tātad ģimenes noslēpumi ir. Man patīk jūsu neatlaidība. Zini, man ir tāda sajūta, ka es jūs jau pazīstu. Pie kam sen? Kaut kādā ziņā mēs esam līdzīgi. Varbūt es esmu jūsu kopija. Var taču gadīties, ka es esmu jūsu ārlaulības dēls. Latvija maziņa. Gadīties var, jā. Labdien. Labdien. Jums ir pieraksts pie manis? Nē, pieraksta man nav. Pareizie vārdi klusumā tiedzīgi. Taustās, taustās, vēd mani līdzi tev. Kam zvanīsi? Priekšniecībai lēcot profesionāli. Tu šobies par mani profesionāli? Vēlreiz man apvainosi. Es tev zobus izdauzīšu. Skaļi tātru skan, viņa sauc, viņa glāstan, nenogurstam, viņa skan tikai man. Tava balss manā stāstā, skaļi tātru skan, viņa sauc, viņa glāstan,